Lai veicinātu pārobežu sadarbību un sekmētu labas kaimiņu attiecības starp valstīm, 21. septembrī tiks atzīmēta Eiropas sadarbības diena. Dažādi pasākumi notiks vienlaicīgi visā Eiropas Savienībā un tās tuvāko kaimiņu valstu teritorijās. Rudens, ir īpaši 21. septembris, ir kartupeļu ražas laiks, kad cilvēki sadarbojās. Grūti iedomāties, ka tajā laikā bez kaimiņiem, bez radiem kaut kas notiek. Kad mēs runājam par Eiropas sadarbības dienu, kas ir tieši 21. septembrī, mēs arī paturam prātā prasmi sadarboties. Gatavojoties Eiropas sadarbības dienai, interesanti Latvijā piedalījās radošo tekstu darbnīcā. Tā notika sadarbībā ar starptautisko organizāciju LOISIE, izmantojot LOISIE radošās rakstīšanas metodi. Galvenā metodas spēks ir kopējā darbā, jo mēs šos tekstus rakstām kopīgi ar tādu domu, ka tas, ko viens cilvēks ir uzrakstījis, spēj mistiskā kārtā ietekmēt tavas personīgās asociācijas par konkrēto tēmu, par kuru raksta. Līdz ar to tu spēj uzrakstīt kaut ko tādu, ko tu pats nekad nebūtu iedomājies, ka tu spēj uzrakstīt. Viens no darbnīcu mērķiem bija radoši apspēlēt tēmas, kas saistītas ar sadarbību starp valstīm, kaimiņu attiecībām, Eiropas nākotni, jaunu teritoriju iepazīšanu. Tāpat dalībniekiem vajadzēja radīt tekstus, kas varētu pievērst sabiedrības uzmanību. LOISIE tekstu veidošanā viens labs tekstiņš izveidojies, ka robežas mēs ceļam, lai izveidotu savu identitāti, bet mēs viņas nojaucam vēlāk, lai mēs radītu sadarbību. Tā, ka viens ir identitātes izveidošana, bet katrs par sevi jau nedzīvos, visi viens ar otru sadarbosies. Mēs skatījāmies nevis uz Eiropu, bet arī uz tām idejām, ko viņi prezentē. Ja mēs runājam par eiropiešiem, tad mēs neesam vienkārši eiropieši, mēs esam cilvēki, kas runā par vienlīdzību, par to, ka mēs visi esam kaimiņi. Un, tādas no tām mazākām idejām mēs varam uzreiz sabūvēt kopā to lielo veselumu. Apbruņot ar plakātiem, kurus rotāja dažādi saukļi, darbnīcu dalībnieki devās iemūžinātos brīvā dabā. Tādējādi paspilgtinot teksta saturu, veicinot diskusiju un informējot iedzīvotājus par gaidāmo Eiropas sadarbības dienu, kas 10. septembrī tiek atklāta Strasbūrā, piedaloties Eiropas Savienības reģionālās politikas komisāram Johannesam Hānam. Mēs gājām Vecrīgu, Centrālu tirgu, tad likām plakātus pilsētvidē, devām cilvēkiem rokās, un tad attiecīgi, ko plakāts saka, tad mēs mēģinājām paspilgtināt. Bija krietnes bariņš, kas viņiem interesēja, un tad mēs dalījām arī mazākas pastkartītes ar plakātiem. Bet kopumā es vērtētu, ka pozitīvi un viņus interesē akcija. Everybody know that the sharing is caring, so don't be scared to share your opinion with the people. Eiropas sadarbības dienas ietvaros Latvijā kopīgas aktivitātes rīkos vismaz 4 pārobežu sadarbības programmas – Latvijas-Lietuvas, Igaunijas-Latvijas, Igaunijas-Latvijas Krievijas pārobežu sadarbības programma, kā arī Centrālā Baltijas jūras reģiona programma.